pagājis jau vairāk kā pusotrs gads, nekur tālāk neesmu ticis, iztaisīju magnetisko rezonanci, jāgaida rindā, jūs visi kā saprotat, ja? Un tad atkal gaidīju rindā pie doktora uz konsultāciju, aizgāju, pagājis jau bija laiks, pateica, iegāja 3 minūtēs apmaksātu, par apmaksātu vienkārši tik pa 70 eiro, ko samaksāju, un iegāja iekšā 3 minūtēs, dabūja iet ārā un pasaka, magnētiskā rezonance ir jau novecojis, vajagot 5 mēnešu veca derīga tikai. Atkal viss pa velti, sāk atkal viss pa jaunu. Pierakstījos 3 vietās uz magnētisko rezonanci, beigās tiku cēsīs, kā arī video jau bija ielicis. Cēsīs tiku, izgāju magnētisko rezonanci un jau laicīgi arī pierakstījos pie doktora, rakstījos. Tad man atbildēja, ka tikai maksas rindas ir. Un ja gribot, kad bezmaksas, tad ir jāaiziet pie neirologa. Tātad gaidīju atkal pie neirologa, nezinu vai kā 2 mēneši bija jāgaida rindā, nogaidīju, dabūju nosūtījumu. Un lika zvanīt tagad decembra sākumā lika zvanīt, un šodien zvanu un pasaka, kad visas vietas jau 8 vietas esot pie doktora par valsts apmaksātās, visas aizņemtas, ka jāzvanot katru dienu. Priekš kam tad man lika iet pie neirologa, nesapratu, un tagad es viņam zvanīšu no jauna. Pēcpusdienā vai izmantojiet mājaslapas sadaļu e-pieraksts. Vai rakstziņojumu lūdzu zvaniet pēcpusdienā vai izmantojiet mājaslapas sadaļu e-pieraksts. Vai rakstiet e-pastu uz ambulatorā. Labdien! Tātad es zvanu tādā lietā, kad man lika zvanīt decembra sākumā, un šodien ir 2. decembris, es gribētu pierakstīties pie doktora Solaka valsts apmaksātā rindā. Jo man tā teica, ka man tā... Mēnesim valsts vietas ir aizņemtas. Kā man teica... Tādi grafiks nav viņam vēl atvērts. Jā, bet sakiet, man teica, kad man jāzad decembra sākumā, lai es tiktu valsts apmaksātā rindā. Kā tad var būt aizņemts, ja es zvanīju novembrī un teica, kad jāzvanot decembrī? Nē, mēs nekad nesakam konkrēti. Kā man cienītā, bet man pateica konkrēti, kad es zvanīju. Un man vēl teica, ja jūs gribat atmaksātā rindā, ka jābūtot neirologa nosūtījums. Es nogaidīju vēl pie neirologa, aizgāju, dabūju nosūtījumu. Tur būtībā iniciatīvai būtu jānāk no neirologa, ka neirologs pie tā vertebrologa nosūtīja, uzskata, ka tas... Man jau viņš arī nosūtījis, dabūju nosūtījumu, bet man pateica, ka, lai es tiktu pie Svolaka, man pateica, ka man jāzvan ir decembra sākumā. Šodien ir 2. decembris tikai, un jau vietas nav vairs. Kā tad tur pa blatu viss notiekās? Nē, speciāli netiek gaidīts kaut kāds decembris. Kā man pateica, man cienītājs bija pats, es pats biju Valmierā, cienītājs bija pats Valmierā reģistratūrā un pateica, tagad mēs nevaram pierakstīt, zvanat decembra sākumā. Es piezvanīju decembra sākumā, šodien 1. decembra darba diena, un man pasaka, ka vieta jau vairs nav. Kā tad jau man viss magnētiskā rezonance atkal ir pa galam. Tur man jāgaida 4 mēneši bija, pie neirologa jāgaida, un tagad atkal pie Svolaka jāgaida apmaksātā rindā. Es vienreiz biju pa maksu, 3 minūtēs iegāju, un doktors pateica, jums magnētiskā rezonance nedara, kaut viņa pusgadu veca. Kur tad, lai es to naudu ņemu, pasakat? Kā tad, lai vispār, tātad man kādam jāsamaksā 1000 eiro, lai es pa blatu tiktu, vai? Kā tad iznāk? Nē, nevajag izteikt tādus apgalvojumus. Bet kā tad, lai es tiktu cienītā, tad jūs man pasakat kā cilvēciski, kā, ja man lika decembra... Šoreiz atrast to grafiku, un tagad 22. novembrī ir sākts pieraksts pie viņa. Bet kā tad es tiktu varu tagad? Es tagad nevaru vienkārši pierakstīties, pareizi. Pašlaik nevar pierakstīties. Kā tad es varu pierakstīties, sakiet? Nav pagaidām tas zināms. Kas tad to zina? Tad ir jāizvana vienkārši biežāk. Biežāk jāzvan, bet kad tad man tas biežāk... Reizi mēnesī, nevar noķert valsts vietu pie viņa, tas ir fakts. Bet paklausties,
Es zvanu tik bieži, ja, kā agrāk zvanīju. Pat novembrī zvanīju, man vienalga katru dienu zvanīju, un es nekur netiku. Kā tad tas izskaidrojums? Katru dienu novembrī zvanīju. Kā tad es tiktu, tā tad ir pa blatu viss. Jūs neesat novembrī zvanījis katru dienu. Nu, tikpat kā. Ne. Nu, nē. Nu, bet pasakiet, kā tur var tikt tad? Kāda tā sistēma? Priekš kā tad teica, tad vajadzēja uzreiz pateikt reģistrūras darbiniekam, kad kaut jūs iziesat pie neirologa, jūs nodabūsat nosūtījumu, jūs vienalga netiksat valsts atmaksātā rindā. Vienkārši 2 vārdi pateikt. Vienalga jūs netiksat. Tas, ka šīs valsts vietas ir ļoti maz, tas ir pateikts jums jau. Pateikts? Man pateica pirmo reizi, kad es zvanīju agrāk, atceros, 2 vietas esot. Šodien zvanīju, pateica 8 vietas esot. Mēnesī. Jā, bet man pateica, ka mēnesī. Dienā 2. Kad tad es varētu, kad man tagad ir jāzvan, katru dienu jūs jātraucē, domā, tas man ir patīkami vecam cilvēkam jūs katru dienu traucēt? Lai jūs sazvanītu, vajag pusstundu. Nu, nevar tieši pirmdienās zvanīt. Nu, visi izdomā, ka jāzvan ir tieši pirmdienā. Kā, ja man liek decembra, ja man liek reģistrūtūrā pasaka... Tādām ir klusāk un mierīgāk. Cienītā, ja man pasaka zvanīt decembra sākumā, es to daru. Ja? Bet tagad, ko tad dos, ja es ne pirmdienā tieši, ko tad dot, ja es pazinītu otrdienā? Mana kolēģi nekad nesaka, ka zvanīt 1. decembrī, jo mums nav tāda sistēma. Neviens pieraksts ar 1. datumu mums nav saistīts. Nu, bet, bet ja es zvanītu rītā, kas to mainīt, tāpat tās vietas nebūtu. Nu, vai pirmdien zvanat, vai otrdien, vai trešdien, tāpat tās vietas nebūtu. Nevajag teikt, ka mēs teicām zvanīt 1. Jā, decembra sākumā. Cienītā decembra. Ka mēs nezinām, kad eksperts pateiks ambulatorā darba koordinatoram šos laikus, ka tie pieraksti arī tiek atvērti. Tātad man ir jāiet, man ir jāiet par... Cienītā, pasakat godīgi, ka jums... Viņš nevar necik tālu pierakstus arī pateikt. Jums vienkārši jāpasaka, cienītais, ja gribat tikt pie doktora, ejiet lūdzu pa maksu, jo mums valstī sāk ieviest maksas viss pa maksu. Vienkārši 2 vārdi. Ejiet pa maksu, ja gribat tikt. Vienkārši. Jo vairs jau nekā citu nevar pateikt. Viss ir tāda pat kā agrāk, blatu sistēma. Draugi, radi un tuvinieki. Vienkārši doktoris Tolaks ir tik populārs ārsts, pie viņa arī pašlaik pa maksu ir 30. janvārs jau tuvākais vairs tikai. Populārs ārsts? Visi pie viņa grib. Es nevaru tur neko palīdzēt. Visi pie viņa grib tikt. Tātad mani tur pierakst, laikam, es zinu, te jau man pazinīs. Paldies jums, es visu cienītā sapratu, jā, un jūs darat savu darbu, un man viss skaidrs tā politika. Paldies jums, un priecīgi dienu, lai jums diena izdodās.